Nu sveiki, Oluksnā, kas peldas tavā ezerā, var justies mīlēts. Te katru rītu Daļups neaprakstāms dzimst no dzīlēm. Ew! Tu ņurku metais līdzināties nāc! Kas tu ien no kurienes? Es esmu Katrīna von Feitinga-Ufashel. Es nāku no Uzķēniņu dzimtes no Vidzemes. Tad es esmu Anita von Kolbeģis. Lasam pekalas! Nu, viena otra noraugās, kā māsas abas līdzīgas. Tik viena kā vēstures grāmatā, bet otra turētā vēsumā. Uz būdām laivotājas dodas, kur īsti alūksnieši rodas. Un reizēm arī laivas tur. Pa ceļam Katrīna fantastisku stāstu bur. Šo vietu es pazīstu. Nu pat vēl tur biju. Kādā izgājušā gadsimta vakarā viņa metusies altāra apuškā, lai grūtsirdību projām dzītu un krāšņas jūtas iepazītu. Es gribētu piedzīvot ko eksotisku. Jā, tam šī vieta ir pareizā. Te pasaules malas pilsēta, un tālāk nav itin nekā. Nu tā, Sie willkommen im Jahr 121. Es gribēsi? Oluksna, teiksmainā, avotainā, senu karapulku iekārotā. Te Latviju mēlē tapa bībele, un auga vismaz viena cariene. Viktor, tu profiteroļus uztaisīsi? Jā, jo tu arī pamaisīs. Daudz gadu gaitā pārsāpēts, jau reti sviests tiek sists un škurmuls dzerts. Bet pantāks vienmēr ir ar mums. Kā mums izdodas. Un svētkos viesi leksē profiteroļus zeltainos. Šie te profiteroļi Alūksnē tiek pasniegti paši pirmie. Bēdībās, kāzās mēs ēdam kā svētku zupiņu. Vai cilvēks lido? Kā tā Alūksne izskatījās 19. gadsimtā? Jau manā laikā te bija drupas. Ziemeļu karā, kad krievi bija tikuši līdz vārtiem, tad zviedri aizgāja ar blīkšķi. Bet tajā pils stūrī bija mans buduārs. Tagad tur viss ir aizņemts. Mēs jūsies par eksponātiem pārvērtām. Tas nav vēsturisks fakts. Te nedēļas nogale aizveļas no cepurēm sanestā tempļa kalna. Nu nedomā gari un neskumsti. Nāc, metīsim apli pa Alūksni. Kāda suta, kāda duka. Nu nezinu, kas rādās. Nu, senlaiku prīma! Nav korsete pa stīvu! Man aizdoma dzīva, ka sirds man atkal ir brīva. Šito smaku es pazīstu. Austrumu vējš. Tā kā visām impērijām dinga viena. Tik tā ir, ka nomainās. Šis novads tik daudziem ir pievilcīgs. Tie sapņo te padzīvot kaut vai pēc nāves. Šeit vairāk kā nekur citur ļaudis kapsvētkos klīst. Un kontakts ar senčiem neapsikst. Nē, neceriet, viss vietu vairāk nav. Mēs esam nemirstīgas. Cik ontlīga diena. Nu, ko vēl lai lūdz? Un draudzenes traucas uz veclaiceni, kur jānoķer saulrieta pelēkzilais skūpsts. Nu, kā ir?
Ir riktīgi egzotišana. Sirds kā kamolīts veļas pasaulē. Meklē kādu, kam piederēt. Lūst un sapinas un vēlas spēt, līdz sajūt pazīstamu gaismu pamalē. Tur manu sapņu arī silmājas rot. Rītā kājas ar viņiem rotaļājas liesmojot. Un paugurī, kā grūdzis īlājas, balti ceļi kūps stāsts. Turpinās. Un ezerā no viņiem daili dzimst. Un smelta dīst pie pavadieniem varas pirkstī. To neatliec un tiekamies jau alūksnē. Tev pieder mana sirds. Halo, vasals, dēliņa. Vai tu jau mājās? Nē, es te vēl Alūksnē. Tu sajūs ar vienu ārzemnieci. Jā, nebūšu vēl kādu streķīti mājās. Nu, Alūksnē tagad ir topā, kā izrādās, jā. Kā tā nav ko ēst? Ir, aiziet paskaties parūzī. Vai tā zuša konserva nav vairs?